Pirmdien, 8. jūnijā, 9:20 no rīta, mēs saņēmām informāciju par iespējamu drona apdraudējumu, iespējamu ielidošanu Latvijas teritorijā. Saulaicīgas un veiksmīgas sadarbības informācijas apmaiņas rezultātā, kas notika starp aizsardzības ministriju, bruņotajiem spēkiem un mūsu NATO partneriem, mēs uzsākām uzdevumu izpildi un 10:05 šīs apdraudējums tika likvidēts. Un mūsu sensori rādīja, ka Krievijas elektromagnētiskās kārdarbības rezultātā Latvijā ir ielidojis bezpilota lidaparāts. 10:05 Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misija iznīcināja pēc vizuāla apstiprinājuma šo dronu, kas bija ielidojis iekšā Latvijas teritorijā.